Hei, pārdošanā šāds auto, vēl ar tranzīta numuriem, bet jā, šis auto tiek tirgots bez reģistrācijas Latvijā, bez tehniskās apskats. Pats galvenais šim auto ir tas, ka šis auto ir deņvietīgais, bet šobrīd ir tikai 2 vietas. Iznāk ārā, ka smuks tāds pakāpiens elektronisks, atverot sānu duris, un beņķu auto iekšā ir tikai 2. Pārējie jāiegādājas. To mēs droši vien varētu atstāt arī klienta ziņā, vai arī klienti vienojamies arī paši ielikt iekšā iebūvēt. Bet tomēr tā, kad klients pats var izvēlēties šo auto ar beņķiem, kādu pats vēlās, arī konfigurāciju. Šobrīd ir 7 beņķi ir jāieliek iekšā, izbūvēt dažādos veidos, piemēram, iebūvēt kādu galdiņu vai dalītos krēslus un izvēlēt tās vajadzības, kas ir nepieciešams. Kā var redzēt, iekšā salons ir labs. Arī šeit izskatās viss ļoti labi. Smuka stūrīte, mums ir klimata kontrole, mums ir kondicionieris. Nobraukums ir 300 000 auto, kas nav daudz Mercedesam Sprinteram. Redzēt, beņķi viss ir kārtībā, nav, kas saka, izsādāt, izmocīti, nav, protams, nekas arī šūt šeit. Viss ir tīri un skaisti. Vajag kopu šeit neesam, palēm viņš auto ir tāds, kāds viņš ir atnāca. Es parādu, kad ir bijis labās rokās. Kā redzēt, jā, kaut kas pārbūvēts, ar kas ir siltinātas. Nezinu, kas ir šāds. Tāds pēc dūmu detektora. Šāds auto, kas man patīk vairāk slieksnīts. Aizvarot durvis. Slieksnīts mums arī aiziet ciet elektroniski. Porsche Extra. Tā kaut kā viņš izskatās. 9 vietas. Auto 3,2 tonnas svars. Tā kā tas ir pasažieru versijā, viņa te nav jāpērk. Vēl vien būtiski šim auto ir tas, ka šim auto nav rūsas. Mēs gribētu uzsvērt tās arkas, tās vājās Mercedes vietas, kur lien ārā rūsa. Šeit tāda lieta nav. Nekas nav krāsots, šis auto nav arī pulēts. Vienkārši atnācis ļoti labā stāvoklī. Redzēt, šis vietas parasti visiem izrūsē. Šeit tāda problēma nav. Tā kā ja kādam vajag projektam, darbam, saimniecībai, nezinu, pasažieru pārvadāšanai vai citām vajadzībām, tad šis ir ļoti labs variants, lai ikdienā darbotos. Atvēršu arī parādīšu šīs puses salonu. Bet viss ir smuki. Arī šī ekstra. Tas ir autonoma apsilde. Šādi izstāv šeit iekšā. Viss gana labi. Tā kā interesē šāds auto. Beļģijas auto. Tad droši zvani raksti. Brauc ciemos.